Šodien raidījumā Vīslatvijas talka Vecmilgrāvī, ekonomisko spūdžu energoefektivitāte, medutiņš, zāles jebkurā gada laikā. Šogad jau 6. gadu pēc kārtas tika rīkots grandiozais Latvijas sakopšanas notikums Lielā talka. Atbalstot Vīslatvijas talku, Rīgas brīvostas pārvalde aicināja visus iedzīvotājus un organizācijas, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā skaistā vidē, sakopt Latviju. Ņipri talcinieki rosījās arī atjaunotās kultūras pils Ziemeļblāzma parka teritorijā un tā apkārtnē, kur šajās dienās norisinās pils atklāšanas pasākumi. Tā nu ir sanācis, ka šogad talkas diena norisinās tādā ļoti īpaši lietainā laikā. Kā veicās? Paldies, esam uzsākuši, un es jau domāju, ka dienas gaitā mums vēl cilvēki piepulcēsies. Mēs savu talku bijām izsludinājuši 10. un kā mēs redzam, ir ieradušās arī mūsu biedrības aktīvistis ar bērnu pulku, ar skolēniem, kas ir īpaši priecē. Šogad talka notiek jau 3. reizi, ja? Pat īsti nevar pateikt, 3. vai 4. reizi notiek, jā. Katru gadu tagad talkojam. Un kā radās šī iecer sakopt tieši šo teritoriju, Ziemeļblāzmu? Pirmkārt, daļa no teritorijas to, kur atradās Augusta Dombrovska zaļā skola, mēs kopām arī pagājušā gadā, un šogad sakarā to, ka 4. 5. maijā tiks vērta vaļā Ziemeļblāzmas pils un parks, tad mēs nolēmām, ka jāsakop arī ārteritorija, kas ir apkārt parkam. Tas šoreiz ir visaktuālākais. Šī vieta ar tādu ļoti senu vēsturi. Jā, šī vieta ir ar Augustu Dombrovsku nesaraujami saistīta. Tas bija cilvēks, kurš nedienu neejot skolā, bija ar ļoti gaišu sirdi, tālredzīgu skatu, un tā viņa gaisma nāk līdz mūsdienām, jo viņš Vecmilgrāvim atstājis vērtīgāko daļu, kur šeit ir. Tas ir bezalkohola biedrībai Ziemeļblāzma celtā Ziemeļblāzmas pils un parks. Tas ir zaļā skola, kura ir nelietīgi nodedzināta, nevis tā nejauši, ja, un kura ir jāceļ augšā. Tas bija bērndārs un sākums skola viņa kokzāķētavas darbinieku bērniem. Tā ir proģimnāzija, kur viņiem mācīties tālāk. Uz proģimnāzijas durvīm bija uzraksts "Darbs pārspēj visu", kas bija arī Augusta Dombrovska dzīves moto. Un turpat blakām proģimnāzijas mājai ir, es teikšu, slavenais Burtnieku nams, kurš patiesībā ir Latvijā pirmais mākslinieku jaunradas nams, kur 9 gadus dzīvoja Krišāns Barons ar savu dārtu un vācu Latviju dainu skapī, un ļoti, ļoti daudzi tā laika visspožākie kultūras darbinieki šeit atrada mājvietu 4 pastāvīgos dzīvokļos un 4 tādos vasaras dzīvokļos, 2 stāvos Burtnieku namā. Un sakiet, zaļo skolu ir tā kā paredzēts saglabāt, atjaunot? Zaļā skola bija valsts nozīmes kultūras piemineklis. Zaļā skola atradās, man šķiet, ka tā ir Vecmilgrāva vismaz centra augstākā vieta, tāda, es uzskatu, elitāra vieta, kur Dombrovskis Smilšu kābas galā cēla saviem bērniem skolu, un pēc viņas tīkoja arī privāti īpašnieki, tie bija tajā brīdī 3, un tas bija brīdis, kad biedrība nesen bija tikai dibinājusies. Vecmilgrāvī tika vākta ap 1500 parakstu pret privatizāciju. Tas bija arī mūsu pikets, un doma ieklausījās un noraidīja šo privatizāciju. Pēc tam Ziemeļblāzmas pamati iekonservēti pāri Plēvi un Melnzeme un gaidu atzimšanas brīdi. Un mēs ceram, ka visām šī Augusta Dombrovska kultūra vēsturiskā kompleksa celtnēm, visām 4 ir jābūt un jākalpo tālāk tautai, kā Augusts Dombrovskis, atstājot savā testamentā, ir novēlējis savai mīļajai latviešu tautai. Kā šodien veicās ar talkas darbiem? Tomēr diezgan vēs ārā? Nē, paldies, ļoti labi veicās, jo ir karsts, kamēr kustās, un tikmēr, lietas arī netraucē, visi kārtībā. Jo gribās darīt, un tad jau visi kārtībā. Vai jūs pati esat Vecmilgrāviete? Jā, es dzīvoju Vecmilgrāvijā jau 30 gadus, un man žēl, un sirds pilnīgi sāp skatīties, kā vietas viss ir, pielāčotas cilvēkiem. Žēl, tas viss ir skumji, bet, vajadzētu vairāk tādas, biežāk taisīt tādas talku dienas. Kā jūs nolēmāt šodien šādos laika apstākļos tomēr tik vēsos piedalīties talkā? Mēs savādāk nevarējām. Šīs ir mūsu beidzot atjaunotais kultūras pils, un no tāksim šeit dejot, tāpēc mums te ir jābūt, tāpēc mēs te esam.
Mēs te dejosim, un 4. 5. maijā būs jau atklāšana, tā kā, lai viss būtu skaisti, tāpēc mums jāpaspēj tas viss sakopt. Kādas tieši tās izmaiņas, ko jūs pamanat atjaunotajā ēkā? Nu, iekšā neesam bijuši, bet no āras, cik redzams, skaista, balta, tīra. Pirms tam bija tāda nodrupusi pelēka. Tā kā parks, viss skaists, bērnu laukums un tornis. Un pagaidām vēl neesam bijuši augšā, bet es domāju, ka skats pavērās ļoti skaists. Kā redzams, šogad talkā piedalās ļoti daudz bērnu. Kā tas bijis citus gadus? Nu jā, šogad cilvēki ir aktīvi, nāk visam ģimenam, kopā ar bērniem, lai jau no jauniem gadiem iesaistītu bērnus rajona sakopšana. Neskatoties uz lietu, šodien diezgan daudz cilvēku, kuri tomēr atnākuši un kuriem ir garas stāvoklis. Un būtībā diezgan liela teritorija šogad ir jāsakopja, visa ārpus šeit parka. Nu jā, sakarā ar svinīgo Ziemeļblāzmas pils un parka atklāšanu, kas notiks 4. mājā, mēs nolēmām, ka šī vieta būs vispiemērotākā sakopšanai. Jo tomēr tur būs viss kārtībā, bet ārpusē nebūs kārtībā. Tā kā mums jāsakopa arī ārpusē, lai viss būtu kārtībā. Talkas dienā tika veikti kultūras pils Ziemeļblāzma pēdējie rekonstrukcijas darbi. Celtnieki rosījās arī jaunajā skatu tornī. Vai tam arī ir kāda vēsturiska nozīme? Vēsturiski tur nekāds tornis nav bijis. Dambrauska laikā tā bija vieta, kur galā stāvēja čuguna muca ar Jāņugunim paredzēta vieta tā bija. Un tad padomu laikā tur tika uzliktas savukārt lielas cisternas ar ūdeni, kas darbināja strūklaku, kas parkā atradās. Un tas tā kā jau iezīmēja tādu nosacītu torņa tādu vietu, un tad, kad ķērās pie šīs renovācijas, tad jau savukārt, izmantojot jau to, ka tas tā kā uz torni mazliet velk, tad arhitekts tur šādu torni ielika. Vakar kultūras pils Ziemeļblāzma atklāšanas dienā 4. maijā norisinājās vairāki kultūras pasākumi gan pašā pilī, gan parkā, kas turpinās arī šodien. Šodien 5. maijā parkā notiks plaša koncerta programma arī ārā, tātad uz skatuves būs tāda dziedātāja kā Dženija Meija un Ieva Kerēvics. Un tā kā līksmojiet kopā ar mums Ziemeļblāzmas atklāšanā. Kā redzams, sekojot Eiropas Savienības direktīvām, no veikalu plauktiem praktiski ir pazudušas kvēlspuldzes. To vietā dažādu firmu liels energoekonomisko spulģu piedāvājums. Cenas atšķiras, tad tieši ko izvēlēties un kā izpaužas šī energoefektivitāte? Energoefektivitātes būtība apgaismošanas kontekstā ir kā iegūt vairāk gaismas, bet patērējot mazāk elektroenerģijas. Energoefektīvai jābūt ne tikai spuldzei, bet arī visiem gaismas avotā komponentiem. Ar to es domāju balastiem, barošanas blokiem, optiskai sistēmai, tie reflektori, plafoni, lēcas. Piemēram, ar luminescentām lampām Philips piedāvā izmantot elektroniskos balastus. Tie aizsargā lampu, novērš mirgošanu un pagarina lampas kalpošanas laiku. Vēlos norādīt, ka patērējamā jauda izsaka tikai patērētas enerģijas daudzumu, bet nebūtu neizstarotas gaismas daudzumu. To izsaka luminos uz vatu jaudas, proti, jo lielāks tais skaitlis, jo labāk, bet adekvātās robežās. Gaismas avota krāsas izšķirtspēja. Ir šī avota spēja pareizi atveidot krāsas, salīdzinot ar standartu, uz tās virsmas, kura tiek apgaismota ar šo gaismas avotu. Šeit mēs redzam vienu to pašu objektu, kas apgaismots ar diviem dažādiem gaismas avotiem. Un tad pa labi ir redzams, ko cilvēka acs redz. Un tad, ja gaismas avotam ir ļoti augsta krāsas izšķirtspēja, tad tas visas krāsas tiek atspoguļots arī cilvēka acī. Bet ja gaismeklim ir ļoti zema krāsas izšķirtspēja, tad arī cilvēka acs redzēs tādas izbalinātās krāsas. Jāskatās krāsas temperatūra pēc vēlamā toņa. Jo vesāks tonis, jo augstākā temperatūra, jo siltāks, jo zemāka. Piemēram, ja salīdzinām ar kvēlspuldzi, tā ir 2700 kelvinu.
Ja grib augstāku toni, tad krāsas būs tādas zilainas, tad jāizvēlās 4 vai 5000 kelvinu. Philips virzas uz to, lai visi enerģētiskie parametri mūsu spuldzēm būtu labāk atspoguļoti un redzami vienā vietā uz iepakojumā. No luminescentām lampām Philips piedāvā Tornado sēriju, Economy, 2 atsevišķās formās. Tornado ir ļoti patīkama gaisma, 2700 kelvinu, ir ļoti augsta ekonomija, līdz 85% salīdzinājumā ar kvēles spuldzi, un ir ieslēgšanas laiks 0,3 sekundes. Protams, iesilšanas laiks līdz gaismas atdeve sasniegs 60% ir 5 līdz 30 sekundēm. Economy Twister ir lētāka par Tornado Spiral, ir arī silta, balta gaisma un arī augsta ekonomija. Small Economy lampai ir silts krāsas tonis, iesilšanas laiks tomēr ir ilgāks, bet tas ir tāds ekonomisks variants. Tagad luminescentām lampām mēs cenšamies panākt ilgāku kalpošanas laiku un palielināt izslēgšanas, ieslēgšanas ciklu. Piemēram, Tornado luminescentām lampām ir 6000 ieslēgšanas, izslēgšanas cikls, un ekonomija līnija ir 5000, tā kā aptuveni vienā līmenī. Šīm luminescentām lampām ir sekojošie sagaidītie kalpošanas laiki. Tad Tornado sērija ir 12000 stundas, ekonomija sērija ir 10 un 8000 stundas. Kompānijai Philips ir 120 gadu ilga vēsture spuldžu ražošanā. 2013. gadā Philips ir Energostar gada partneris. Energostar ir internacionālais standarts patēriņu preču energoefektivitātei. Mēs piedāvājam efektīvas apgaismojuma risinājumus, kas pēc atmaksas perioda pat pelnīs cilvēkiem naudu salīdzinot ar iepriekšējiem gaismekļiem. Visām Philips luminescentām lampām ir 2 gadu garantija, tā kā pircēji, kuri saglabājuši čeku, var samainīt tās lampas, kas izdegušas līdz garantijas laika beigām. Jāievēro, ka nedrīkst izmest vai saplēst izdegušās spuldzes, jo tās satur kaitīgus dzīvsudraba tvaikus. Pārstrādē ir jānodod tās spuldzes, kurām uz iepakojuma ir zīme nosvītrots atkritumu konteineris. Tās jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem un jānogādā kādā no pieņemšanas punktiem visā Latvijā vai lielākajos sadzīves preču tirdzniecības veikalos, iegādājoties jaunu spuldzi un apmaiņā nododot veco. Visu svarīgo informāciju par spuldžu pārstrādi varat atrast saitē ekogaisma.lv. Lai stiprinātu organisma imunitāti, jau laicīgi būtu jāpapildina medus krājumi. Vecrīgā Pēterbaznīcas otrajā pusē ir mazs veikaliņš – medus istaba. Turistiem tā ir eksotika, jo veikaliņā dažviet redzamas autentisks 13. gadsimta siena mūris un 15. gadsimta griestu gleznojums, bet mums rīdziniekiem tā ir vieta, kur vienkārši atnākt un nopirkt Daugmales Jāņa medu, kas nu nekādi nav salīdzināms ar to, kas nopērkams lielveikalos. Vienīgi žēl, ka skatoties, nevar sajust medus smaržu. Ja mums ir laba izcēle, mēs varam just arī medus smaržu, un medu atpazīt var ļoti vienkārši, teiksim, jo gaišāk ir medi, jo viņi ir vairāk bagātāki, enerģētiskā vērtība ir augstāka. Jo tumšāk ir šie medi, jo viņiem šī vērtība ir, viņš ir piesātinātāks. Viņam ir vairāk minerālvielas, vairāk citas lietas, tātad vērtīgāks šis medus. Pēterbaznīcas 17 medus istabā jūs varat iegādāt manā dravā iegūtu medu. Pamatā mēs atrodamies Daugmales pagastā, kas ir blakus Daugavai, ļoti skaisti meži mums visriņķim, jābrauc ciemos ir, bet arī vasaras sezonā braucam, protams, par cik es ievācu šos atsevišķos medus. Mēs braucam pa visu republiku, kur ir tīra vide, kur ir atsevišķi ievācamie nektāri. Savā dravā es cenšos ievākt Latvijā iespējamus atsevišķus ziedu medus veidus. Tātad mēs jau runājam par šiem gaišajiem mediem, kas ir vairāk no pavasara. Tas būtu pats pavasara medus, kurš ir bagāts gan ar pulpola ziedu medu, gan ar pļavu ziediem, gan ar pieneni, kurš skaitās tāds diezgan aktīvs. Kā jau viss jaunais pavasars ir tāds aktīvāks medus. Tad ir rapša ziedu, viss mūsu Latvija diezgan zeltena tagad ir šais laikos. Neteiksim, ka medus ir ļoti
bagāts ar citām lietām, bet enerģētiska vērtība, un ja ir godprātīgi ievalkts medus, šis rapšu medus ir lieliska piedeva tejai, kafijai, kur nejauc mūsu iemīļotajiem dzērieniem un ierastiem dzērieniem, nejauc garšu. Tā kā arī šādā lietā, tad viņš ir mazāk alerģisks kā citi medi. Medus jau pats par sevi nav alerģisks, bet mēs cilvēki esam alerģiski. Tad ir iespēja gan šo liepu ziedu medu ievākt atsevišķu Latvijā, gan šo meža medu ievākt atsevišķi, kurš jau ir bagātāks ar minerālu vielām, gan šis viršu medus, kas jau ir ūdens pusē, skaitās viens no vērtīgākajiem mediem, griķu medus, kur Latvijā vēl nepārāk daudz, bet tomēr griķu lauki zied un tiek audzēti. Protams, vispopulārākais gan Latvijā, gan pasaulē ir liepu medus. Medus, liepa, meitenes, tas viss kaut kādās asociācijās iet kopā. Veikalā arī nopērkami dažādi medus kārumiņi, piemēram, medus ar riekstiņiem un dzērvenēm. Ienāciet medus istabā, nogaršojiet bitīšu saražotos produktus, izvēlieties, kāds medus jums tīkamāks un esiet veseli. Pirmais solis no slimnīcas veselīgā dzīvē ir kvalificēta rehabilitācija. Kurorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri piedāvā 2 līdz 3 nedēļu rehabilitāciju pēc sirds, asinsvadu, smadziņu, locītavu un mugurkaula operācijām, kā arī profilakses nolūkos un pēc akūtu slimību stacionāras ārstēšanas. Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri, augsti kvalificēts personāls un mūsdienīgas tehnoloģijas, efektīvs veselības atjaunošanas centrs. Piedāvājumā iekļauts dzīvošana 2-vietīgā numurā ar visām ērtībām, 3-reizēja ēdināšana, medicīniskā kontrole un procedūru komplekss pēc Jaunķemeru ārsta nozīmējuma. Cenas no 20 latiem dienā. Visa informācija pa tālruni 67 733 242, 67 733 522. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, jau uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Un jau tagad vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās nākamajam mācību gadam.